Ārstēšana prasa aizvien mazāku pacientu piepūli un līdzdalību ar vienu no jaunākajiem Saules medicīnas centra rehabilitācijas nodaļas piedāvājumiem – procedūrām ar magnetoterapijas aparātu. Būtībā funkcionālā magnēta stimulācija ir aparāts, kas izmanto magnētiskā lauka svārstības, kā rezultātā tiek radīts potenciāls muskulī. Īsāk sakot, magnētiskais lauks stimulē muskuļus, un dažādās frekvencēs var panākt dažādus efektus. Pieņemsim, ja ir kaut kāds iekaisums vai muskuļu plīsums, tas var uzlabot asins cirkulāciju un mazināt šo iekaisumu un uzlabot šo dzīšanas procesu. Procedūrai nevajadzētu sagādāt sāpes, bet tādu muskuļu kontrakciju sensāciju, kad muskulis tiek sarauts un atbrīvots. Vienkārši sajūta var būt pirmajā reizē dīvaina un nepierasta, bet ar laiku paliek patīkama. Un, ja jūt, kad ir par lielu šī intensitāte, ir iespējams palūgt operētājiem samazināt intensitāti, lai sāpes nebūtu. Būtībā šī procedūra nebūtu ieteicama cilvēkiem tiem, kuriem ir akūti iekaisumi, svaigi kā lūzumi, nesauguši, teiksim, brūces, jo magnēts uzlabojot cirkulāciju var radīt šo simptomu sāsinājumu. Un onkoloģiskiem pacientiem, bet tur notiek tālāk pētījumi. Nav nepieciešams nosūtījums, ir jāpierakstās pie reģistratūras, jāsaskaņo sev tīkamie laiki, jāreikinās aptuveni ar pusstundu. Otrs magnetoterapijas veids ir krēsls, kura sēžamā daļa ir kā liels aplikators, precīzi izkārtot elektromagnētiskā lauka radīšanai, lai ārstētu mazā iegurņa problēmas. Krēsls ļoti nepieciešams ir pacientiem ar dziļā iegurņa problēmām, tā skaitā pēc grūtniecības, ieteicams sievietēm pēc 35–40 gadi profilaktiski apmeklēt šo, un vīriešiem pēc, teiksim, iegurņa operācijas, prostatīta vai erektālās disfunkcijas, kas uzlabojot iegurņa dziļās pamatnes muskultūru, ļauj uzlabot dzīves kvalitāti.